Oļeg, zaudējums šodien pret Somiju. Kādas emocijas komandai pēc spēles? Es domāju, ka nav tās patīkamākās emocijas, lai gan no otras puses šodien tiešām bija jūtams, ka pretinieks bija labāks, jaudīgāks un īsti nespējām apturēt viņu uzbrukums. Tiešām tāda ļoti, ļoti jaudīga ar 3 uzbrucējiem vienā līnijā gāja un parādīja to, ka nevelti viņu spēlētāji lielākā daļa spēlē pat Somijas augstākajā līgā. Jā, viņi parādīja tiešām tādu veču hokeju vairāk. Par mūsu komandas spēli varbūt var pateikt kaut kādas labās lietas no šīs spēles un arī sliktās. Jā, es domāju, ka labās lietas ir tās, ka tomēr mēs diezgan ilgi spējam arī turēties pretī aizsardzībā nocietinoties, teiksim tā, bet nebija viegli, puišiem noteikti nebija viegli iziet uz trešo trešdaļu, kad tu esi zaudētājos un otrajā periodā esi zaudējis 3 vārdus un principā redzi pretinieku dominants. Tas nav viegli psiholoģiski savākties, bet mēs ģērbtuvē runājam par to, ka mums tas periods ir jāuzvar īstenībā, ka mums ir jāiziet un jāturpina spēlēt. Mēs spēlējam par savu valsti, mēs pārstāvam Latviju un es domāju, puiši to tiešām arī izdarīja, teiksim, spēlēja līdz galam un liels prieks, ka to trešo trešdaļu arī vinējām. Kas bija tās lietas, ko teica pēc spēles puišiem? Jā, es teicu, ka skaidrs, ka pretinieks šodien bija labāks, bet atskatoties uz abām iepriekšējām spēlēm, mēs tomēr kaut kādā veidā rādījām to sniegumu, man liekas, kas bija vienots tāds komandas sniegums. Tās ir tās labās lietas, un es teicu, ka mums jāatstāj tas pozitīvais, jāatgriež tas negatīvais un jāiet tālāk uz priekšu. Mums priekšā vēl ir cerams, ka vairākas spēles. Paldies!